physicality, but you don't know it. Let the velocity of your ridiculosity control your flow, harboring animosity against your bro. Cause when it comes to call and response music, turntablism, we grow. Turntablists enable this culture's continuation with collaboration of mics to lay the foundation. Peep the instrumentation while others be faking jacks, not acknowledging elements. Esiet sveicināti Politisko podkāstā šovs, kurā uz apmēram stundu mēs jums aizkavēsim laiku. Ar jums kā vienmēr ir šī šova vadītājs Kristaps, un man pievienojās šī šova jaunais līdzvadītājs Kārlis Ulmanis. Labdien, es esmu Kārlis Ulmanis no Latvijas. Es esmu tik minimāli kulturēts, es pat nezinu vienu lietu, ko Kārlis Ulmanis ir pateicis. Kurš nedaudz guilty, ko tu izdarīsi? Ko viņš pateicis, es arī nezinu neko. Tā kā viņam nav, man liekas, tāds distinktīvs citāts, ko viņš ever ir pateicis. Es nezinu, varbūt ir, varbūt viņš vienkārši idiots. Es nezinu, Artur. Tas bija tavs brīdis, tev viņu vajadzēja researchoties, man. Es nezinu, es vienkārši nezinu. I think Kārlis Ulmanis bija prezidents, ķipa. Brīvu Latviju. Brīvu Latviju. Un ķipa diktators, man tā liekas. Jā. Ne diktators. Viņš kādījās teorētiski diktators, bet viņš nebija tā kā pilnībā tā kā... viņš nebija tā kā pilnībā, viņam bija noteikti tā kā diktatūras daļas tā kā savā valdīšanā, bet viņš nebija tā kā fully, tā kā pilnībā pārņemts, piemēram, kā tu skatītos, nezinu, jebkuru diktatoru, kā piemēram Hitlers vai Staļins, viņam nebija pilna kontrola, bet viņam bija noteikti par noteiktām daļām kontrola noteikti. Bet jā, šī ir 24. epizode Politisko podkāstam. Mēs lēnām un droši tuvojamies 30. epizodei, kas ir diezgan liels hallmark mums abiem, bet par to mēs šodien mans līgums beigsies, varēšu iet prom. Manējais arī. Mēs esam vienkārši tā kā no valsts kaut kādi piespiesti propagandas ministrijas dalībnieki, vai ne? Grindset propaganda. Mēs tā kā, jā, mums valsts samaksāja 50 štuks, lai mēs padarītu populāns un produktīvāku, un jā. Artur, tu šo nevarēji teikt, Artur. Tu gribi, lai mums ielikt cietumā? Labi, sākam. Pirmā tēma, par ko es vēlējos parunāt, un es to iefrāzēšu kā jautājumu. Pirmā tēma būs, kāda ir tava pierakstu sistēma, jeb kā tu izveido savus pierakstus, piemēram, jo man ir diezgan specifisks veids, kā es iekārtoju savus notus, angļu valodā ir vārds, bet man interesē, kāda ir citiem, jo tas ir interesanti, un cik daudz tu viņus izmanto, respektīvi, varbūt tev ir kaut kas specifisks, vai tu vienkārši pieraksti visus lapiņus. Ok, šeit tas dalās ļoti atkarībā no, vai tas ir, nezinu, kreatīvi, vai tas nav kreatīvi, profesionāli vai neprofesionāli, vai ne. Es iesākšu ar to loģisko lietu, ko es ieteiktu lielu, kad ir cilvēkiem pierakstīt savu notes, vai ne. Es izmantoju ClickUpu vai arī Trello, vai ne, kuras vienkārši gandrīz izstāda sev darba lietas, vai ne, kas ir man tā kā backlogā, kas lietas, ko es gribētu darīt, kuras ir lietas, kuras es aktīvi pašlaik daru, un kuras ir lietas, kuras es esmu pabeidzis, vai viņas vēl vajag pārskatīt, pirms viņas ir nosaka pabeigts. Un tā kaut kā tā, un tad vienkārši notis pierakstīt, notis, notis? Es tikko pat notis, bet... Arturs mūzika. Latviešu valoda tik grūti, es nevaru. Latviešu valoda nav tik grūta, tu vienkārši neizmanto pārāk daudz. Ne, viņa nav tik grūta, tas vienkārši... Man ikdienas darbs jau ir angļu valodās. Nopietni, nav viegli, vai ne? Bet, okei. Un es teiktu tāpat, es pierakstīju dokumentus, atceros, teicu tos game design dokumentus, kur man ir tā kā, gandrīz mans master books, vai ne? Mans master recipes. Tu atvērsi šito grāmatu, un tu redzēsi 100 spēļu idejas, visas perfekti nefainotas un viss tā tālāk. Un tas ir praktiskais, okei. Bet tagad runāsim par realistiski, kā es tiešām teikoju notes. Es neteikoju notes. Es neko nepierakstu. Klausies, kāpēc? Īsumā es to varu atļauties, jo man ir salīdzinoši laba atmiņa, vai ne? Es vēl projām atceros savu pirmo spēļu ideju no tā laika, man bija 14, man tā liekas, vai ne? Un viņi vēl projām varētu piekam labi atstāstīt un pat izveidot. Lieta ir tāda, ka es viņus īsti nepierakstu, jo viņas man paliek atmiņā, vai ne? Un katru reizi, kad es viņus atceros,
man smadzenes tā kā automātiski filtrē, kas ir vajadzīga informācija un kas ir nevajadzīga informācija. Tas nozīmē, ja es izveidošu spēli un neatcerēšos, ka tur kaut kāds bija dienas un nakts mehānika, vai ne, tad tas nebija nekam jēdzīgs, vai ne? Tā nebija laba ideja, tāpēc, ka es viņu aizmirsu. Es esmu tā skatās, es kaut kā automātiski, man visas idejas, kuras bija patiešām labas un vēl projām viņas varētu daudz pelnīt, man viņas paliek vienkārši galvā. Un idejas, kas nav pārāk labas, es viņas vienkārši aizmirstu. Jā, man liekas, tam tev nenormāli palīdzēs, ka tu primāri ļoti ilgu laiku jau koncentrējies uz tikai vienu tā kā lietu un, respektīvi nozari, respektīvi video spēles šajā gadījumā. Tā kā, ja tev būtu jāatcerās daudzas lietas no daudzām pusēm, tā kā tas ir nedaudz sarežģītāk. Un, es ticu, ka kāds ir to spējīgs izdarīt, es varu nenolaikt, ka tu to būtu spējīgs izdarīt, bet es domāju, ka pierakstīt daudz ir, jo es vispār uzskatu to, ka vajadzētu pierakstīt, kā ja kāds runā to, ka ja kāds nav pārāk runātīgs cilvēks, vai viņš vienmēr saka, ka viņam nav īsti par ko runāt ar cilvēkiem, vai ka viņš nav interesants. Es vienmēr piedāvāju to pierakstu visas savas idejas kaut kur, pilnībā visas savas idejas pierakstu un pēc tam izdomā, ko gribi izmantot no tā, bet tas pierakstīšanas process tev atļaus tām idejām palikt atmiņā. Un tas ir kā es to vienmēr skatos, un arī es tev piekrītu. Es pierakstu nenormāli. Ja es atvērtu savu, tā kā es izmantoju Evernote, man interesanti likās, ka tu izmanto ClickUp, es esmu izmantojis ClickUp kā vairāk uzlikt, tā kā tu do listas, kā tās, kas likt, kā uzdevums. Jā, man tas ir vairāk darbam, bet savā ziņā man Note arī ir mans darbs, ne, jo es vienkārši sadalu visu taskos, un tad es pasaules tasku, un es atceros, es to darīju, pareizi. Jā, es esmu izmantojis ClickUp citām lietām, nedaudz tā kā, lai tā kā to nedaudz struktūru uzbūvētu savu dzīvē, bet es izmantoju vairāk ir Evernote, kas ir vienkārši tikai notēm paredzēts, un labā lieta par Evernote ir tāda, ka viņš pirmkārt sinhronizējās ar tavām ierīcēm visām, kā piemēram, ja tev ir telefons, dators, viņš visur sinhronizējās. Un mīļākā lieta, kas man ir, tu ieej viņā, un tu uzreiz vari tur tāda lieta kā scratchpads, skicēšanās vieta, kur tu vari rakstīt, ierakstīt voice message, jebko darīt, vai iezīmēt kaut ko, kas tev vienkārši ir galvā tajā momentā. Un viņš sinhronizējās ar visu, un pēc tam tu vari viņi, tā kā to, ko tu esi ieskicējis, tu viņi var pēc tam ielikt tā kā lielākos citos notos, piemēram. Man Evernote ir vienkārši kaut kādas 11 lapas ar vienkārši gariem notiem, vienkārši viss sarakstīs kaut kas tam līdzīgs. Un es izmantoju, jo es pierakstu nenormāli daudz notas. Es vienkārši sēžu, piemēram, savā istabā, es iedomājos kādu ideju, nezinu, tā kā, piemēram, kādu nelielu detaļu man ienāk prātā, piemēram, kā dažas epizodes mēs runājam par, es nezinu, tas bija citā podkastā, bet es runāju par to, kā bulimija ir nedaudz loģiski, man likās, tā kā nedaudz tāds komisks bits vienkārši kā. Un tā kā es pierakstu vienkārši, man ienāk idejā kaut tāds komisks bits, nedaudz pierakstu vienkārši bulimija ir loģiski, un es atceros, ko es ar to domāju, bet tā ideja to paliek ilgāk ar tevīm, un tu kā spēj viņu implementēt citās lietās pēc tam. Un pēc tam es sadalu vienkārši visu to kategorijās. Piemēram, man ir kategorijas, un vienkārši lietas, ko esmu sapratis. Kategorija lietas, ko implementēt citās vietās vēlāk. Piemēram, man ir pa latvisko kategoriju, kur kā, lietas pa latvisko skriptiem. Un tā kā es vienkārši, es saku, vienkārši tur ir lērums. Kā, es no sākuma viņas nedalīju kategorijās, bet tad tas viss bija neustverami. Un, jā, tā ir mana sistēma. Es vienkārši nevaru. Man liekas, tas ir ļoti optimāli. Atkal. Es nevienam neieteiktu īsti savējo sistēmu, jo manējā sistēma strādā tikai tāpēc, ka es atceros lietas. Un, ja es viņas neatcerētos, tad tas nestrādātu. Jā, ko vēl man tas palīdz, ir tas, ka tas izveido tev tādu kā nedaudz kā laika kapsulu, un tās lietas, ko daru, piemēram, vēl viena lieta, ko es daru, piemēram, ja es lasu grāmatu, es lasu pašpalīdzības grāmatu, fantāzijai ne tik ļoti, bet, ja es lasu pašpalīdzības grāmatu, es pierakstu lietas, kas viņā iekšā, kas man palikuši atmiņā, kas man likās tās, wow, varbūt jāpamēģina šreiz. Un es izveidoju atsevišķu notu katrai grāmatai, respektīvi, tā kā, un pēc tam es tā kā, zinu, ka cilvēki daudz lasi, ko tu izlasījis, neko vienkārši, un tev ir tāds, nē, reku man ir notu, un šito es paņēmu no tās un tās grāmatas. Un pēc tam, tu vari implementēt to visu, un tev ir tāds, ok, un tu skaties, ej atpakaļ un skaties tās lietas, un tā kā. Un vēl, kur man tas nenormāli palīdzēja, un kurš to iemācījos, ir tas, ka kādreiz, kad es nodarbojos ar rakstīšanu nedaudz vairāk, piemēram, nezinu, tur fantāziju kaut kādu uzrakstīt, kaut ko tādu, vai stāstu nelielu, ir lietas, tā, piemēram, kādi citāti, kaut kas tāds man ir vienkārši pierakstīt nenormāli daudz, es tagad varētu paņemt un izveidot dialogu no citātiem, kas ir vienkārši pierakstīti, man vienkārši nekur neizmantot. Tā kā, es esmu ļoti liels pierakstu izmantotājs, man vienkārši tā ir mana lieta, un iepriekš minēta iemeslu dēļ.
Man vienkārši likās, Es arī dažreiz līvoju notes uz sarežģītākām lietām, kuras man tāds, ok, tu viņas neatcerēsies. Bet lielākā daļa lietas, tas pats ir ar filozofiju un daudzām citām, ir, ka, es esmu mani sajūta daudz maz arī lielāko daļu lietas vienkārši atcerēties. Es saku, par atmiņu tā interesantā lieta ir, ko es ievēroju, vismaz kreatīvi. Man liekas pat, ka tur ir kaut kas noderīgs tajā. Ir tas, ja tu atstāji gan arī lietas vienkārši sev atmiņā, viņas ar laiku arī uzlabojās naturāli vienkārši. Jo tu kā cilvēks izaudz vai ne, un tavas atmiņas, tas, kā tu skaties savam atmiņām, mainās. Un, teiksim tā, tad, man ir bijušas idejas, kuras ir, es padomāju, ok, tā ir stilīga ideja, un es viņu vienkārši atstāju atmiņā. Un tad pēc kāda laika, kad es viņu atceros citādāk, un es viņu atceros labāk. Es gandrīz viņu tā kā naturāli, viņi vienkārši uzlabojās, tāpēc, ka es viņu neatceros perfekti, vai ne? So, kaut kas tāds. Jā, un nē. Tas kā, bet es domāju, ka pat ja to pierakst, tas tā kā, protams, ir ekstra solis, kas tev jāizdara, bet tas ir vēl projām tajā pašā laikā, jo, ja tu tev pat nav jāizmanto, tev nekad nav jāizskatās tajā pierakstā, pēc tam tu vienkārši pieraksto to, viņš jau paliek labāk atmiņā, un tas ir viens triks. Jo, piemēram, tas, ko tu teici, es piekrītu tam, jā, ka, kā, ja tev paliek atmiņā, tas nedaudz citādāk, un tev tā kā viņa nedaudz tā kā attīstās tavā galvā savā ziņā tā ideja. Bet pretstats tam būtu tas, ka es personīgi esmu tikpat daudz reizes pazaudējis kādu ideju tādā veidā, jo, un es pat varu tā kā nospraust to momentu, kurā es viņu esmu pazaudējis. Piemēram, tā kā es šodien apsēžos, iedomājos labu ideju par ko noteiktu lietu, un nākamajā dienā es kaut ko daru, un es atceros, man bija vakar laba ideja, kāda bija tā ideja, un viņi ir projām vienkārši, un viss. Un tas ir tur, kur es sāku pierakstīt lietas vienkārši ļoti daudz, to, kad vienkārši, lai es atceros tās lietas, ko es domāju. Es nezinu, man tāpēc ko sanāk, ja man ir laba ideja, es vienkārši neizmirst. Es saku, tas ir tik debīli, jo es pats par to esmu domājis, man liekas tāds, vai man vienkārši ir laba atmiņa, vai kā tas strādā. Kaut kā daudz maz tā arī tas strādā. Es nezinu, tas arī, tā ir dīvaina lieta, ka tu sev pasaki, man tomēr ir laba atmiņa. Jo, kā mēs visi vienmēr domājam, ka mēs esam idioti, un domā tā kā, kā visi vienmēr saka citiem, man ir sūdīga atmiņas, neko neatceros, vai ne? Un man bija tāds pagaidi. Nē, es visu atceros, bet es vienkārši tik ļoti esmu neinteresēts šajā cilvēkā, kad es neko neatceros ar viņu saistīt. Nē, tā ir taisnība, jā, bet tas par to, kad visi vienmēr saka, viņam ir slikta atmiņa, tā ir taisnība, jā. Anyway, klausies, Kristap, es reāli atcerējos, ko es tev gribēju izstāstīt, vai ne? Un es daudz maz kaut kā pēdējā laikā sapratu, cik interesants piegājiens ir, ka tu runā pilnīgi taisnība, ne bez filtra, vienkārši runā savu domu, vai kāda viņa būtu, vai ne. Man ir relatīvi interesants stāsts ar vienu cilvēku, ko es runāju, un, teiksim tā pāris, viņas problēmas, vai ne. Viņa man stāstīja, kad viņai ir daudz tāda lieta, kad viņa runā par savām traumām, vai ne. Jo, protams, tur bijuši daudzas traumatiskas lietas, kas notikuši viņas dzīvē, ok? Bet jo vairāk viņi runā, jo vairāk tu pienāc pie tās brutālās taisnības, kad, zini kā, gan arī gribās jautāt, pagaidi, tātad tu runā ar cilvēkiem par savām traumatiskajām pieredzēm, tāpēc, ka tev nav ar viņiem par neko citu, ko runāt. Savā ziņā, jā. Daudz tas ir lieta, ko viņa pati arī pienāca pie līdz tādam, kā saka, gala punktam, vai ne? Un es sapratu, tur ir tā crazy lieta, ka ja tu kaut ko pasniedz tā, vai ne? Pieņemsim arī dažas lietas, es jautāju cilvēkiem, kuri ir ļoti bieži attiecībās, vai ne? Un man tur jautājums bija tāds, tā kā, ok, bet priekš kam tad tev vajag attiecības? Romantiskas attiecības ar, tajos gadījumos. Un tur arī dažreiz ir tā dīvainā lieta, ka tu pienāc līdz tam momentam, kad man daudz mums jājautā jautājums, tātad, tu esi attiecībās, vai tu nebūtu vientuļš, vai kaut kas pieņemsim, vai ne? Bet kāpēc tu vienkārši nedabūji draugus? Nē, es saprotu, ko tu saki, jā. Pirmkārt par to, to traumas, to lietu, ir
Ir cilvēki, ir daudz veidu cilvēki, protams, un daudz iemeslu, kāpēc viņi runā par noteiktām lietām, un kāpēc viņi nerunā par citām lietām. Bet tas, ko tu vairāk saki, ir tas, ka, laikam, no tavu teiktā es izpratu to, ka viņi vairāk tā kā koncentrējās uz to upura mentalitāti, right? Un tā kā tu runā par tām savām problēmām, bet tu pat negribi, lai tu tā kā tiec no viņām vaļā, right? Tā kā, jo tā ir tā lieta, par ko tu vari runāt ar lielāku ekspertīzi kā pārējiem. Tu vienkārši atceries, ka, ar manīm šitas notika un šitas notika, vai ne? Un tu visu laiku atceries lietas, kuras tu jau sen esi tā kā izdzīvojis un pārdzīvojis, vai ne? Tas jau lietas, no kurām tu tā kā esi aizgājis prom. Un, I guess, dīvainā lieta tur ir tieši tā kā es turpinu runāt, tad es, piemēram, pieņemam pasaku vienkārši tā, ka, realitāte ir tā, ka cilvēkiem visiem nepatiks tavs bazērs, vai ne? Ir tā kā lielākā daļa cilvēkiem nepatiks viss, un tad tev vai nu vajag būt ļoti labiem draugiem, kuriem pat, ja viņiem neinteresē, par ko tu runā, piemēram, runāšu par mākslu, viņiem vispār neinteresē, bet viņi turpinās klausīties tikai tāpēc, ka viņi ir draugi, right? Ja tāds, zin kā, draugi tāpēc, ka mēs viens otru bullshitu izturam, vai ne? Vai arī tikai sameklēt cilvēks, ar kuriem tev patiešām ir par ko runāt un viņiem interesē. Un tajā gadījumā es piemēram, viņai ļoti patika šitās čūskas, jo viņai ir tā kā, viņa čūskas tur mājās. Es zinu, ļoti interesanti hobiji. Kuram patīk čūskas, like? Jā, un zini, kas ir tā crazy lieta? Es tieši pieminēju tās čūskas, tā kā, tu vienkārši sameklēt cilvēkus, kuriem tas interesē. Un ja viņiem tas neinteresē, tad nevajag izmantot nekādas traumas vai kaut kādas visādi šādas dīvainas lietas. Tikai vai tev būtu kaut kas, ar ko runāt par cilvēkiem, tāpēc, ka tu jūties nērti, jo, zini, kā viņiem neinteresē čūskas, un tev interesē tikai čūskas, pieņemsim, vai ne? Bet lieta ir tāda, un tā, kas pieminēja tās čūskas, tad viņi arī sāk runāt 2 stundas par čūskām, vai ne? Un tad es clearly ievēroju to atšķirību, kad, zini, kā instantly, ka es pieminu tāds, just runā par to, kas tev interesē, vai ne? Tad tu uzreiz runā par to, nevis par kaut kādām, pagātnes traumām, vai ne? Kas vispār ir mēs dīvaini, tu sēdi un pēkšņi kāds vienkārši no kurienes saka, jā, zināju, ka šis man notika un tas. Jā, nē, bet kā, ir arī noteikta vērtība, tā kā izteiktās lietas skaļi, kas ir notikušas. Vienkārši, ja tā ir tā vienīgā lieta, par ko tu ikdienā visu laiku koncentrējies un runā, tu pat neatver tās durvis, ka tev varētu kādu dienu, tu varētu savā ziņā aizmirst to traumu, Jā, es teiktu, ka visam ir tā kā, savs space un sava vieta, kā saka angļu valodā. Un šitas ir arī tas gadījums, ka tas ir pie veselīgi runāt par savām problēmām. Bet tas nav kaut kas, ar ko tu iepazīsti cilvēkus, es teiktu gandrīz, vai tu tev tā kā, kādu man pateikt, vai tev draugi, jūs esat draugi, tāpēc, ka jūs viens otram stāstat savas traumas? Jā, nē, tā kā tur ir tāda līnija, right? Tā kā, piemēram, ja tu satiec cilvēku, un viņš jau sāk sācīt kaut kādu traumu, jo viņš kā nedaudz savā ziņā tev uzticās, tā ir cita lieta, un tev būtu vajadzētu uzklausīt to cilvēku pilnīgi noteikti, jo, tā kā tu nezini, kurā momentā viņš jūtās droši kādam izstāstīt kaut ko, un viņam varbūt tas ir super vērtīgi. Bet es zinu, par ko tu runā, ir tāds noteikti tāda enerģija, kad kāds cilvēks specifiski izmanto to traumu, jo tā kā, lai viņš iegūtu mazliet tādu kā kompetenci kaut kādā priekšmetā, lai viņš varētu runāt par kaut ko ar lielāku ekspertīzi tajā nekā tu, un tur ir atšķirība, right? Un es nenoliedzu viņu traumu vai ko tam līdzīgu, vienkārši tā kā, varbūt, nekoncentrējies tikai uz to negatīvo lietu, kas ir noticis ar tevīm, right? Bet saka, ja tu esi brutāli godīgs, tu pienāc pie tādiem ritīgiem kvotiem, vai ne? Jo, piemēram, ja es sev arī jautātu pagaidi, tātad es mēģinu izmantot seksu vai manipulēt cilvēkus, vai viņi būtu mani draugi. Tajā vietā, vai es vienkārši dabūtu draugus ar to, ka man ir laba personalitāte, viņi gribētu man būt apkārt. Kas, ja tā dziļi padomā, ir taču cilvēki, kur minimāli arī nokļūst tādās pozīcijās, vai ne? Un kuriem vispirms, mēs visi pazīstam kādu, kuram visu laiku romantiskas attiecības viens pēc otras, vai ne? Un var teikt, kuri tikai ieties romantiskajās attiecībās. Un tad es pat sajūtu, iespējams ir kaut kas tāds, vai ne? Kad tā kā skatoties, protams, ļoti atkarīgi no cilvēka. Bet ja tu vienkārši izmanto savu tā kā sexual appeal vai dabūtu draugus, cilvēkus, kas tev interesējās tajā vietā, jā, tā nav pareiza. Tā nav pareiza. Tas nav pareizs motīvs, lai veidot ar kādu cilvēku attiecības, right? Tā kā,
Nē, nu tas nav tāds lietas, ka tas ir kaut kas pareizs vai nepareizs. Ir vienkārši tas, ka, ja tu to skaļi pasaki, kā tas ir vai ne, Ja tad tu sāc domāt, tā kā, ok, vai man šis patīk, vai man tas nepatīk. Ja tu gribi... Ja kādam ir tāds, šitā ir ok, realitāte, viņš to turpināt darīt. Es teiktu, ka statistika to neatbalstītu, tāpēc, ka, ja tu gribi izveidot ilgstošas attiecības ar cilvēku un tu iestājies tikai tā iemesla dēļ attiecībās, tas attiecības ilgtermiņā neizturēs tikai tāpēc, ka, un tie ir cipari, jo tu pasies lielākā daļa attiecības izgāžās, right? Un tāpēc, ka vairums cilvēki ieiet attiecībās ar nepareizo mentalitāti un meklē nepareizās lietas ārā no tās attiecības, right? Jo viņi tajā momentā mēģina to vienu lietu dabūt. Un viņi nesitās to ar tādu zinām loģiku. Bet man liekas, vairāk tas, ko tu saki, ir tas, ka tu mēģini attīrīt to komunikāciju ar cilvēkiem, jo ir bieži, kad cilvēki, piemēram, divi cilvēki, viņiem ir kaut kas nedaudz viens pret otru vai kaut kas, un viņi vienkārši nevar pateikt to vienu lietu, kas tev nedaudz kaitina. Piemēram, tu sēdi ar kādu cilvēku dialogā, un man nedaudz visu laiku vienkārši kaitina, ka tu dari kaut kādu specifisku lietu, vai, piemēram, vai visu laiku kaut vai saki, visu laiku fonā reit, un ja mani tas kaitinā, Es piemēram pasaku, man nepatīk, ka tu saki, tas liek, tu izklausīties kā idiotam. Jā, tu vienkārši pasaki tā. Tu vienkārši, tev pat nav jāpievieno tā idiota daļa, vienkārši mūsu komunikācija būs daudz labāk, ja tu izņems ārā to vārdu, ne vārdu, bet skaņu, un mūsu komunikācija būs daudz labāk, un tev vienkārši ir jāpasaka, lai attīrītu to komunikāciju, un tas tev ilgtermiņā uzlabos to komunikāciju. Tas ir tas, ko tu saki. Tev pat nav par to romantisko piemēru, un otru piemēru nav īsti tik necessarīgi. Vienkārši tas, ka tu vienkārši attīri to sarunu, right? Dažreiz tas tev piešķir perspektīvu, ja tu attīri arī savas problēmas, vai ne? Tad, piemēram, liekas, viss ir super sarežģīti, vai ne? Un ja tev viens puisis, ko pasaka vienā teikumā, tu tā par to padomā, un tev tāds, tas tā kā, Man liekas, tu vairāk koncentrējies par to vienu teikumu. Saka, tā ir vienkārši tāda lieta, kas tev vienkārši ja tu gribi vienkārši attīrīt komunikāciju kā kopēju. Darba attiecības, vai kāda veida attiecības ar kādu cilvēku un komunicēt ar viņu ilgtermiņā, tev ir vienkārši jāizdara tādas lietas, vienkārši lūdzu nedara šo te, jo tas man ļoti kaitina, vai man tas ļoti nepatīk un vienkārši nedara šo. Un tad jau jūs vienkārši ejiet tālāk no turienes vienkārši. Un tev arī jābūt atvērtam, ka cilvēki dara to tev, right? Pat priekš sevis, ja tu gribi kļūt sociālāks, vai ne, vai tu gribi atvērties, vai viss tā, tu arī, man vēl, piemēram, attīri sev komunikāciju, kā tu sev stāst lietas, un, piemēram, jautā, ok, es jūtos nērti starp šiem cilvēkiem, tāpēc, ka es viņiem nevaru stāstīt par Baki, un es ļoti gribu visiem stāstīt par Baki. Un tad, un es vienkārši pieminēšu komisku piemēru, vai ne? Un tad tu sāc domāt, ja tu attīri to visu dertu, vai ne? Tā ir pjara lieta, un tu domā, kā to atrisinās. Vai man sameklēt cilvēkus, kuriem interesē Baki, vai man stāstīt cilvēkiem vienalga par to, lai gan viņiem tas neinteresēs tik ļoti. Iespējams viņiem interesēs, iespējams neinteresēs, vai man ir bail, ka cilvēki pateiks, ka man ir dīvainas intereses. Vienkārši, zin kā, tu vari tīrāk atspoguļoties uz sevi, padomāt. Ja, tu meklē to problēmu, tā ir analīze. Man bija nedaudz nepatīkama komunikācija, ko es tagad badaru. Jo, piemēram, tas, par ko mēs runājam, tu pasaki kādam, nedara lūdzu šā ten. Es gribētu, lai cilvēki man to saka, ja es runāju ar kādu, un es daru kaut ko, kas viņam nepatīk, vienkārši pasaki, man nav problēma, es tev neuztveršu personīgi, vai nepaliks emocionāls. Kaut kas līdzīgs tāds bija, vai ne? Es pārācies pagātnē, pirms es sapratu, ka es tagad par šito sāku domāt, iepriekš man tas bija subconsciously, vai ne? Es vienkārši to naturāli darīju, ka es dažreiz cilvēkiem vienkārši pajautāju, tīru jautājumu. Mums kaut kas līdzīgs bija, es pat tagad pieminēšu, ka tā nav problēma, par intervijām, vai ne? Tāpēc, ka, es tos cilvēkus... Kā tu uzrīkstējies? Nedroši turpin. Es dažus cilvēkus knapi zināju, jo man nebija pietiekami konteksts savākts par to, ko viņi dara. Es nebiju pārāk ieinteresēts. Un tad abos ties gadījumos man bija tāds, tad es personīgi uzskatīju, ka es salīdzinoši jutos nērti, vienkārši sēdēt, man nav vispār neko, ko jautāt īsti. Un arī jokus šaut ir nedaudz disrespectful tā sarunas vidū, vai ne? Man bija tāds, man tad labāk vienkārši
nebūtu šeit, ja mēs viņus tāds taisam. Tad katrs taisa intervijas priekš saviem cilvēkiem, vai ne? Ora sameklē kopēji cilvēku, kuriem abiem ir lietas, ko jautāt tā. Nē, Tas arī noteikti, jā, brutāls un mēs arī honesties. izgājām tam cauri, jo, piemēram, tajā pašā laikā mums jau ir nedaudz savādāk tā dinamika, kas ar ko nodarbojas šovām, kas ko sagatavo un kas nē, un cik katrs no mums grib būt iesaistīts tajā lietā, un mēs tādas lietas izrunājām, un tā ir vienkārši darba komunikācija, man nepatīk šitais, izmainam to, varbūt es nepiekrītu, varbūt es līdz galam nepiekrītu tavai domai par to noteikto lietu, vai kā tu to izdari, bet tā komunikācija ir nepieciešama, maksimāli nepieciešama tajā situācijā. Tu vismaz redzi, kur ir problēma. Iespējams, es pat pasaku visšausmīgāko risinājumu pasaulē. Mans risinājums tāds, mēs netaisam podcastu. Tad tāds, tas ir šausmīgs risinājums, jo tas nav risinājums. Tas vismaz problēma redzi, un tad tu vari to problēmu mēģināt atrisināt labākā veidā. So, tā ir tā bērnišķīgā lieta. Tā ir tā bērnišķīgā lieta. Es ar tevi vairs nedraudzējos. Tas arī, zini kā, ir vispār tāda lieta arī par to visu, es tev vairs nedraudzējos, un vispār tāda impulsivitāte. Man liekas, cilvēki kaņģi aizmirst, ka tu arī cilvēki var vienkārši nerunāt mēnesi, un tad atkal runāt ar kaut ko tam līdzīgu. Saprot, tur nav nekādi definitīvi, es tev nekad dzīvē vairs neredzēšu. Tas ir naivi arī vienmēr. Bet man ir žēl gandrīz, ka man šīs lietas jāpasaka skaļi, jo, man liekas, ka viņām vajadzētu būt given, vai ne, bet viņas nav. Cilvēki pieļaus tās kļūdas naturāli, tāpēc, ka viņi ir emocionāli. Tāpēc es nezinu, uzskatu, ka tu visu laiku jāsaka, jo vismaz tad kādam kaut kad atmiņā būs tāds, jā, pareizi. Nevajadzētu to gan jau darīt. Nē, bet, zin kā, tas viss ir tāds ceļš, jo es arī pats personīgi pieļauju dažreiz tādas kļūdas, un tas ir vienkārši kā tā daļa no tā, ka tu esi vienkārši cilvēks, un tajā momentā tu paliec nedaudz emocionāls, tev ir tāds fuck you. Un tu izmet to savu racionalitāti tajā visā. Redzi, vēl ekstra talants, ja tu vienkārši cilvēkiem var pateikt, pieņemsim, tu kādu strīdies, kas ir vairāk nevis ar kaut kādu cilvēku, ar ko tu strādā, jo darba vietās būtu dīvaini, bet pieņemsim ar kaut kādu ģimeni vai draugu, vai ne? Un viņiem vienkārši pasaka tāds, vai katru, piemēram, to pasaka, bet mums vajag sameklēt loģisku risinājumu, vai ne? Un tāds, vajag sameklēt loģisku risinājumu, bet es esmu emocionāls, tāpēc ej dirst. Varēsim pajautāt rīt. Ievadot to, tas ir īstenībā labs segvejs, es viņu izmantošu, tāpēc, ka viena lieta, ko es pēdējā laikā sāku saprast pēdējo 2 nedēļu laikā, ir tas, ka, pirmkārt, esmu sapratis agrāk to vienkārši tādu lietu, kas tev vienkārši kā nedaudz kā uzbūvējās tevī, līdz kā to ideju, līdz galam saprot, laikam, būtu labs veids, kā to pateikt, ir tas, ka viss ir daudz vienkāršāk nekā tas liktos, un tā kā visas komunikācijas pilnībā, viss sevis uzlabošana vienkārši, tā kā ne elementāra, bet daudz vienkāršāk, tas ir vienkārši tev ir jādara tās lietas, nevis tikai jārunā par viņām, un lai iedod tādu kā piemēru šajā, piemēram, visi jau zin, kas tev ir jādara, tā kā visi meklē tādu X formulu, kaut kādu, kā var kaut ko izdarīt, vai izveidot, vai sasniegt, vai nopelnīt. Visi zina, kas tev ir jādara. Vienkārši, vai, piemēram, nezinu, vēl vienkāršāks piemērs, es gribu būt nomest svaru. Tu jau zini, kas tev jādara. Tev nav jāmeklē kaut kādas diētas, internetā kaut kas tāds, tev ir vienkārši jādzer vairāk ūdens, jāsporto un jāēd veselīgāk. 3 lietas, viss. Ja tu darīsi tās 3 lietas patstāvīgi, tu nonāksi pie sev vēlamā efekta, vienkārši tev ir jāieliek tas darbs un tā tiešām lielā vēlme un tas koncentrācija, lai to izdarītu, un tev nav jāmeklē nekādas diētas, ne kaut kas tam līdzīgs, tas ir viss daudz vienkāršāks, un tā ir tā lieta, to, ka, ja tu pateiksi to cilvēkam, tā ir mana lieta, un tagad ieiet tajā galvenajā tēmā, par ko gribēju runāt, tā ir mana lieta, es pēdējā laikā daudz skaidroju klišejas cilvēkiem, un es arī pēc tam iedošu nedaudz piemēru, izskaidrošu vienu klišejisku teicienu, lai iedod to kā piemēru, jo tā kā cilvēki, tas pats pagājušajā podkāstā mēs runājam par naudu, un tā kā, nauda to nenesīs laimīgumu. Visi zin to, ka tā ir, bet visi turpina dzīvot savu dzīvi tā it kā, tā kā tas nebūtu, kā visi turpina dzīvot pēc materiālās pasaules, kā man vajag naudu, bet ja tu viņiem apstādinās un pateiks, bet tu jau zini, ka tev tas nedos ņēmu, viņš jau pat varētu izskaidrot, kā viņam tas nedos laimi, bet viņš vēl projām turpina dzīvot savu dzīvi tādā garā. Un tāpēc tas ir tik dīvaini. Un tāpēc es bieži, kad runāju arī ar cilvēkiem privātās sarunās, es izmantoju daudz klišejas, vienkārši kaut basic teicienu arī, piemēram, nedzīvot, laimi to nenesīs laimīgumu, un oh my god, tu esi tik klišejisks, un vienkārši tev tāds,
jā, bet es zinu, ko tas nozīmē, un es dzīvoju pēc tās klišejas, ko es saku. Ir atšķirība, ka tu dzīvoši tās lietas, un ka cilvēkiem ir tāds, jā, mēs visu to zinām. Jā, vēl, ja jūs zināt, tad kāpēc tu pieļauj to kļūdu, ikdienas līmenī? Jo, ja tu to zini, tad tev vajadzētu būt pietiekami gudram, vai savienot, es nezinu, kaut vai, ka, ja tu nopirksi jaunu mašīnu, tas tev arī nenesīs laimi. Materiālistiskas lietas. Tu vienkārši kā cilvēki, I guess, cik mums atgādina, tas man atgādina skolu, ok? Visi mācās lietas Vari vēl pateikt to vārdu. Paldies. Un es esmu redzējis fiziski, ka skolas laikos, kad cilvēki iemācās kaut kādas formulas vai kaut ko no galvas, vai ne? Viņi nesaprot, kāpēc tās formulas eksistē vai kāpēc viņas izmanto. Viņi iemācās to tekstu no galvas. Viņi iemācās vienkārši kā atstāstīt to formulu, bet viņiem nav ne jausmas, ko viņi nozīmē. Un kāpēc viņi izmantot, un kāpēc tas, vai ne? Šitas ir vienmēr, every time. Un tā gadījumā cilvēki, man liekas, arī visi zina to teikumu. Viņi vienkārši vārdus saka. Viņi nesaprot, neko no tā. Jā, tā ir interesanti. Bet tā kā tavu hipotēze būtu tas, ka tas nāk ieprogrammēts mūsos no skolas, jo es saprotu, ko tu saki, ka skolā ir līdzīgi. Tā nav hipotēze, bet tas ir potenciāls savienojums. Tas ir izklausās pēc interesanta savienojuma, bet es neesmu pārliecināts, vai tas tā ir. Un visdrīzāk, iespējams, ka tas pat tā nav, bet tas ir interesanti. Jā, tas savienojās kopā interesantā veidā, jo tas ir ļoti interesanti. Jo es saku, tā kā cilvēki, viņi burtiski vienkārši pasaka to, es zinu, cik ir, 5x5 nav, nav to nesīs laimīgumu, bet viņi neiedziļinās, lai implementētu to kaut kur, kur viņi to varētu izmantot, viņi neiedziļinās vārdos, un pirmkārt, kā es nonācu pie šādas domas, ir tas, ka man vispār interesē valodas lietošana. Es esmu diezgan interesants tādā ziņā, tas, ka es esmu diezgan specifisks par vārdiem, ko es izmantoju. Vismaz es cenšos būt, nevienmēr tas izdodas. Piemēram, ja tu redzēsi, kad es izmantoju kādu lielāku vārdu par labi vai slikti, es visticamāk, es varēšu definēt, ko tas vārds nozīmē, un zinu. Un tā ir vēl viena lieta, ko cilvēki dara daudz. Manā skatījumā, kas viņiem palīdzētu, ja viņi attīrītu to savu runāšanu tā, ka vai neizmanto pārāk gudrus vārdus, vai zini, ko tie vārdi nozīmē, un tas atrisinās ļoti daudz pārpratums un tādu lietu, jo, piemēram, es nepārtraukti ar cilvēkiem esmu nepiekrišanā, jo viņi izmanto nepareizo vārdu, lai kaut ko aprakstītu. Respektīvi, viņi, piemēram, ja iedotu piemēru, es to mēģinu izdomāt labu piemēru, mēs sēdētu šeit, un tu pateiktu kādu vārdu, kas implicē to, ka kaut kas ir riktīgi pārspīlēts. Man būs tāds, kas notika, es uzreiz palikšu excited, tāds, nekas šodien, vienkārši tāda parasta lieta notika, es tāds, ok. Tad tu vienkārši uzhaipot mums visu, jo tu izmantoji nepareizo vārdu. Yeah. Un tāpēc ir jāpievērš vārdiem uzmanību arī, piemēram, tādās klišīškās frāzēs. Es pat teiktu, zini, ja godīgi, ja cilvēki vienkārši runātu parasti, jo arī lielākā daļa, tieši tā kā teicu, viņi tos vārdus pārāk labi neizprot. Bet, ja tu vienkārši pasniegsi lietas parasti, cilvēku stilu, ok? Tad, man liekas, arī pasaule uzlabosies, jo tā kā tu pateiksi kaut vai cilvēkam, tu man padarīji bēdīgu. Tas ir pietiekami. Kaut ko tādu pasaka. Tad vajag pateikt, vec, tu bojātu vaibu, un tu, nezinu, ritīgi ietur kaut kādos dīvainos. Tu vienkārši pasaki cilvēkam, kā tas ir, es nezinu, kaut vai pat, man nepatīk tas, ko tu izdarīji. Jā, viss ir vienkāršāks nekā tas liekas. Tas ir mans skola, vienkārši viss ir vienkāršāks nekā tas liekas. Viss ir vienkārši. Mēs esam pilnībā piekrišanā tur, jo es arī dzīvoju pēc tās filozofijas hardcore. Jo vieglāk tu padarīs, jo vieglāk citiem to ir uztvert, jo vieglāk tev pašam ir saprast, kas notikt. Pasaule kļūst vienkārši vieglāka. Jā, un es varu iedot vienu piemēru, lai paņemtu, es runāju par to naudas laiku, es varu paņemt citu piemēru pilnībā. Es, piemēram, nesen biju sarunā ar cilvēku, kurš stāstīja par savām problēmām, un es izmantoju frāzi ielikt sevi pozīcijā, lai tu kaut ko sasniegtu, right? Un angliski viņi izklausās nedaudz labāk, bet tā ir ļoti klišejas frāze, visi zina to, man jāielikt savā pozīcijā, lai es kaut ko sasniegtu loģiski, bet
Tas, ko, tā kā, lai tu izprastu to, tu vari vienkārši viņu sadalīt divās daļās. Piemēram, tā kā tur ir divi mainīgie lielumi iekšā tajā frāzē. Piemēram, tas esi tu, tā kā, Jā. tā kā ieliec sevi, tas esmu es, ok, tas nav mainīgais. Tu ej tālāk, ieliec sevi pozīcijā. Pirmais mainīgais, mēs pie pirmā, kas ir pozīcija? Tu ieliec sev pozīcijā, tas ir darbs, vide, pozitivitāte, kā tev ir apkārt, izturība, bla, 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 un tu nospraudi tās lietas, kas ir tā pozīcija, kā, kur tu varētu un tas viss ir individuāli atsevišķai industrijai, vietai, bla, bla, bla. Tu vienkārši sadali to teikumu vairākās, tad tu ej tālāk tajā teikumā, lai kaut ko sasniegtu. Tad otrais mainīgais būtu sasniegums, kur ir tavs sasniegums, tā kā, un tad tev ir jāizdomā, ko nozīmē, ka tu sasniedz kaut ko, un tur tu atkal implementē visu kaut kādas savas idejas, ko to nozīmē sasniegt. Vai tev būs tas materiālais, kas tev liks kaut kādu sasniegumu sajūtu, vai kaut kas, ko tu izdarīsi, vai, nu, tā kā, un tas ir katram individuāli struktūra. Atsevišķi, bet tu sadali tos teikumus uz daļām, un tā tu vari atšķirt labas frāzes no sliktām. Ja tu viņu var sadalīt struktūrā, nu, tā kā sadalīt vairākos slāņos uz leju, vienkārši, tas pienāk tā, un tas ir diezgan loģiski. Un tāds izveidojas loģiski. Nevis tu vienkārši kā saki frāzi, ieliec savu pozīciju, lai sasniegt, jā, ok, ko tas nozīmē? Nu, es saku... Vispēc kā es personīgi to dīlu, es pasniedzu cilvēkiem lietas daļēji ekstrēmos, bet daļēji arī pilnībā realistiskā gadījumā. Kad es, piemēram, saku cilvēkiem, ka tā kā... Es vienmēr pieminu to, ka mēs visu redzam caur mūsu acīm. Visa pasaule neeksistē, ja mēs neeksistējam, vai ne? Yeah. Mēs izdarām tā, ka pasaule eksistē. Tas taču viss nāk no mums. Okay? Mēs esam fundamentāla lieta, ko mēs pazīstam, saprotam, un kas ir vissvarīgākā. Un šis varētu būt, ok, I get you, sarežģīti vārdi. Tad es tāds, ok, klausies. Ja tu esi tūkstnesī un tev ēd šitas te, kā sauc viņus, lajeni? Lauva. Jā, ja tu būsi tūkstnesī un tevi ēdīs lauva, tev neinteresēs, ka tavam draugam tur pietrūkst ūdens, vai viņam tur mašīnas riepa nestrādā vai kaut kas, ne? Tāpēc, ka tevi ēd, ok? Tu tā kā mēģinās izdzīvot. Tas ir tik fundamentāli. Tas ir vienkārši tik loģiski. Un tāpēc, zini, kā, ja tu viss tā padomā, viņiem ir tāds, protams, tā kā, tas ir vienkārši tik stulbi. Tad tu visu pielīdzini stulbos gadījumos. Vai tā kā, to, ko tu pateici, ne? Es to racionalizētu kaut kādos ļoti praktiskā piemērā, ok? Es nezinu, ja tev visur apkārt būs nodzērušies draugi, tad ir potenciāli iespēja, ka viņi norubīsies un uzkartīs virsū uz tevis. Tad tu negribi sevi ielikt tādā pozīcijā, saprot? Tas ir tik loģiski. Bet arī, es nezinu, ja tev būs apkārt 5 cilvēki, kuri nav ēduši 2 nedēļas un viņi ir gatavi ēst jebko un visu, arī cilvēkus, viņi tevi apēdīs visdrīzāk savā pozīcijā, kurā tu negribi būt. Tu esi sliktā pozīcijā. Un tas ir elementārā veidā, kā tu, un tas ir, un kā, tāpēc es jūtos vienmēr tā kā diezgan salīdzinoši pārliecināts runājot par šīm lietām, jo, ja es tev iesaku tādu kaut vai klišejisku teikumu, tu zini, ka es būšu izgājis cauri visām tām, tā kā, nu ne visām, bet, protams, tā kā tām tiem mainīgajiem, kas man liksies loģiski, un tad, ja man tā frāze likās loģiski, tad izmantos, to tu varbūt pārliecināt to, ka man vismaz liekas, manā taisnībā, tas, ka tas ir liekas maksimāli loģiski, un es to varu izskaidrot, kāpēc man tas liekas loģiski, jo es varu sadalīt viņu mainīgajos, tā kā tu sliktā pozīcijā, ieliec sev labā pozīcijā, kas pozīcija ieiet tajā un tajā un tajā, lai sasniegtu kaut ko, un tavs sasniegums ieiet tajā un tajā un tajā, un tas, ko tu saki, vienkārši, varbūt es to varētu kontekstēt elementārākā veidā, vienkārši tas nav, es nejūtu šajā dialogā, es nejūtu to jēgu. Man patīk tavs approach labāk, jo man, vismaz cilvēkiem kā man patīk, ka cilvēki paskaidro visas detaļas, ok? Nemīs, man vajag, vai cilvēks man stāsta, cik vien tik dziļi viņš var, un tas ir atkarīgi, vai es būšu pilnīgi gudrs, vai saprast, vai nesaprast. Jo, ja es būšu pārāk stulbs, tad es pateikšu, ok, bet tu man vari izstāstīt vēlreiz. Vai ne? Bet tas, ko es tās pozīcijām arī tik fundamentāli saprast, vai ne? Jo tā struktūra,
Tā kā vispirms tev vispār ir saprast, kas ir laba pozīcija, vai ne? Tas nozīmē, ka katram būs citas labas pozīcijas, un tev definēt, kas ir tev labas pozīcijas un kas ir tev sliktas Jā, pozīcijas. un tas ir tas konteksts tev. Tā kā tu nevari paņemt manu labo pozīciju, un salīdzināt ar savējo, jo mana pozīcija sākās no citas vietas. Mūsu pozīcija ir tā kā, strādāt 12 plus stundas dienā un gulēt 6 stundas, vai ne? Un tas būs priekš dažiem cilvēkiem nāvējoši. Nē, bet es lately esmu nedaudz atkāpies no stundām. Es 8 stundas mēģinu gulēt, jo tas man rīktīgi palīdz izdarīt vairāk tajās noteiktajās stundās. Tu lēnām sāki saprast, ka tu overworkojies nedaudz. Nedaudz, jā, bet, tā kā ja man vajag, es vēl projām varu tās ekstra stundas iekšā, tā nav problēma. Saka, tā ir viena lieta, ka cilvēki tā kā... I think es varu tu at some point still jutīsi, ka tas moments, par ko es runāju, ka tu overworkojies, nāk ātrāk nekā tu domā. Es dažreiz par viņu nevaru ievērot, bet es arī saku, tā, kad es strādāju, man bija arī viens periods, kur es paņēmu nedēļu pauzi no privātiem projektiem un no profesionāliem. Tāpēc, kad es sapratu, ka es 6 mēnešus pēc kārtas 12 plus stundas dienā laidu, vai ne? Zini, ko es ievēroju? Ar vairākiem projektiem man bija tāds, nav efektīvi vairs. Es uztaisīju to tā kā pielāgojumu, jo es ievēroju to, kad es gulēju 6-5 stundas dienā. Un, man liekas, un ir 2 faktori tajā. Viens bija tas, ka es sāku iet gulēt un cēlos vienā laikā, ko es tagad daru. Un otrais faktors būtu tās stundas nedaudz vairāk. Es vēl nevaru precīzi pateikt, kurš no tiem bija dominējošais faktors, bet viens no tiem noteikti to palīdzēja. Tas, kad es strādāju ļoti daudz un tā kā, nekonsistenti laikos gāju gulēt, es biju daudz negatīvāks. Un es ievēroju sevī to, ka visu, ko es darīju, es jūtos nedaudz, kā es nezinu, kā būtu latviski miserable, tāds, mokās, nedaudz pušo sev pie katras lietas. Bet ja es guļu tā kā tagad, kā es tagad guļu, es izveidoju to mazo adjustment momēņā, ja es jūtos pozitīvs, un es jūtos tā kā nedaudz kā, vienkārši ejam tālāk, paņemam breiku, ejam tālāk, tā kā, un tu jūties tā kā, dzīvelīgāks, un tāpēc, laikam, arī sanāk, ka tu vari izdarīt vairāk tajās mazāk stundās nekā vairāk tajās daudzās stundās. Jā, efektivitāte. Sarauj! Šīš! Graincens! Šīš! Bet pateic ne graincens vārdu! Es jau biju aizsvielēs, es reāli tik iekšā bija sarunā. Šīš! Šīš! Ice cold, vecīt! Vai mums ir vēl kaut ko par šo tēmu, ko piebilst, vai nē? I think. Mēs izgājām caur pilnīgu godīgumu, mēs izgājām caur efficiency, mēs izgājām caur to, ka tev vajag saprast vārdu, tā kā teikumu. Viena lieta, ko es pievienot, ko es nepateicu, kā kaut vai tas liekas, tā kā, piemēram, paņem, tā kā to var darīt ar daudziem, tu var to darīt jebko dzīvē, protams, vienkārši breakdown no lietas, vienkārši paņem 5 minūtes, uzrakst uz lapas to, par ko tu domā, vienkārši kā pasies tiem vārdiem, tā kā, ko šitais nozīmē, tas nozīmē to, tas nozīmē to, un tas aizņem laiku, bet tas būs ļoti liela vērtība tajā iekšā. Vienkārši paņem šī laiku un nesteidzies tik ļoti. Tu man arī atgādināji. Es teiktu, man arī, piemēram, ir daži cilvēki, kas ar kaut vai Augustu sazinājās nesen. Šādāds Augustam. Viņš arī teica tāds, wow, tu tā kā esi ļoti mainījies par pāris mēnešiem, vai ne? Un es kopēji, es zinu, ka es mainījos, tāpēc, ka es sāku zīmēt ļoti labāk, vai ne? Vienkārši. Bet es, man liekas, sapratu, kāpēc tas notika, jo es arvien vairāk sāku skatīties lietās, kā viņas strādā, nevis kāds ir rezultāts, vai ne? Un, nezinu, kaut vai ļoti random piemērs, bet tas ir piemēram ēst gatavošanā, vai ne? Kad taukvielas jebkādu garšu paildzina uz tavas mēles, vai ne? Tāpēc, ka jebkādas taukvielas, viņas paliek uz tavas mēles, un tās visas garšas, kas bija saistītas tajā, viņas paliek tur. Un tāpēc, piemēram, ir daudz ēdienu, kā pat Brussels sprouti, vai ne, fried, jeb kāda vegetable, vai ne. Viņi restorānos tik daudz cilvēku pirkā, tāpēc, ka viņi izmanto
ļoti daudz taukvielas, ļoti daudz. Ja tu nekad dzīvē neizmanto tik daudz, jo tad tev liktos, ak, Dievs, tas ir neveselīgi, vai ne? Bet tas efekts kopēji salīdzina lietu ar eļļu un bez eļļas, un es esmu arī paeksperimentējis taisot salātus ar eļļu un bez eļļas. Viņš ievēro, ka, protams, jau sāls ir naturāls, visnaturālākais un vispamatīgākais garšas uzlabotājs visam. Arī klasisks piemērs - apēd tomātu ar sāli, bez sāls. Uzreiz redzēs atšķirību. Un tad vēl, ja tu eļļu pievieno, no iespējams piparus, tu redzēsi arī eļļa un bez eļļas atšķirības, jo tad eļļa tev liks tev visām garšām palikt smēles ilgākā laikā. Nu, ilgāku laiku, un tu varēsi izbaudīt vairāk visas flavors. So, who the fuck ever šito skatās tik dziļi, ok? Man neviens šito neizstāstīja, ok? Es ieši gāju, es skatījos informāciju, un no visiem šiem food scientistiem, un man bija tāds, interesanti. Un tad vienkārši tas palika atmiņā. Food scientistiem. Tā arī viņas oficiālais nosaukums. Un es tev saku, jo vairāk tu sāc ieskatīties lietās, kā viņas strādā, tu jau kļūst gudrāks cilvēks. Okay? Tas ir tik vienkārši. Tas ir tas, ko es saku. Viss ir daudz vienkāršāks tajā laikā. Ja tu gribi, lai tev ir vairāk lietas, par ko tu runāt, vienkārši skaties uz vairāk lietām. Jo tad tev vienmēr būs ko runāt, jo nekas vienkārši nav tāda lieta, kas ir nepaskaidrojama vai ne. Tu daudz maz visu vari, vismaz tev ir teorija aptuveni, kā tas varētu strādāt, jo tu vienkārši, tas ieskaties, un ja zinu šito par taukvielām, tad es automātiski zinu, ka sandvičos, piemēram, vajag likt majonēzi vai sviestu vai kaut ko līdzīgu, jo tas būs tas fats, vai ne? Tad es zināšu, ka arī dārzeņus vajag arī, ja tu viņus fried dārzeņus taisi, tad viņiem vajag normāli daudzumu ar eļļu pievienot, same salātiem. Same, kāpēc gaļas ēdienas trāpiem man ir tādi burgeri, kuriem ir ļoti fatty, 60% lean, 40% fatty gaļa ar sīpoliem kopā un vairāk, vai ne? Tā mana home recipe, some insane shit, bet vai es to pateikšu, viņa labākais burgeris, ko tu dzīvē esi ēdis. Es still šitā advertizoju to, un I ain't fucking around with that, vai ne? Man man Arturs droplo vienkārši visu food science. I ain't fucking around that. Nē, man ir mani burgeri, un viņi insane. Un just saprotot šito filozofiju, es īstenībā sapratu, kāpēc viņi ir tik garšīgi, jo viņiem ir tik daudz tauki vienkārši no gaļas, un tie visi tauki iedod tev to savory garšu. Tev paliek garšas vienkārši mutē uz ilgu laiku pēc tā, kad nokodies burgeri. Tu vienkārši jūt visu to sīpolu, sāli un to gaļas garšu ilgi sev mutē. Ja saprot, arī, let's say, tu just uzcepsi burgeri, vai ne? Tad viņš, just basically, nezinu, uz grilla, vai ne? Iemesls, kāpēc viņiem lietas kondimentus, tāpēc, ka viņos ir fats. Saprot, visi arī majonēzi, un viss te viņiem fats, un tas tev savory garš, ja tas tev paliks tā garšmutē. Es saku, tev vienkārši smadzeņi paplašinās. Skatāties lietās detaļās, ok? Arturs izskaidroja tikko, kāpēc viņa burgeris ir garšīgs, izmantojot faktus un loģiku. Stop playing, man! Stop playing! Zini, es māksliniekiem pēdējā laikā dodu vienkārši kādu advice, vai ne? Ka es skatos, man kāds pasaka, iedos man advice, es skatos, viņam nav nekādas pat fundamentālas saprašanas anatomijā, matu struktūrās, galvaskausas struktūrās, drēbēs un kā viņas flow, or stilizācijā, or stilā. Nekādas saprašanas nekā, un es viņam vienkārši pasaku, uztverš to nopietni, ok? Man tev nav ko teikt, jo tad es tev teikšu, ka tev viss ir nepareizs. Zini kā, tu neesi pat centies. Paskaties vienu video, kā zīmēt cilvēkus, un zini kā, man būtu ok, ja tev būtu vismaz 3 problēmas, bet ja tev viss zīmējums ir problēmas, tad get real vienkārši, get real, ok? Stop playing. Man patīk, kā tu iesāki visu to rēntu, sakot, es teicu Augustam, un tad aizgāju 5 minūšu rēntā par ēdienu un par dzīvēšanu. Augusts hustlo šāds Augustam? Pagaid, kamēr mēs runājam ar Augustu, man ir, es zinu, ka viņš skatās šito, un man ir open invites Augustam uz nākamo epizodu, 25. epizodu, lai nosvinētu 25 epizodes, tu vari pievienoties pilnai epizodē, ja tu vēlies, hit me up, tā kā tas ir open invites.
Bet mums vēl ir pāris minūtes, mēs varam parunāt par vēl kādu tēmu. Un, Tev ir kaut kāda vēl tēma? man ir Es tēmas. baigi aizgāju rēnu. Es tikai mēģinu izdomāt kaut ko, kas varētu labi segvējot šito, un man īsti nav nekas baigi. No segways. Tagad Don't mēs play, runāsim man. par dzīvniekiem. Vistas. Es nevaru cienīt vistas pa dzīvi. Viņas ir staigā, viņas ir mazīslīgi. Maztauki. Tur nav cieņas. Perfekt segways, redzi. Fucking vienkārši met nākošo tēmu. Off topic, redzi. Aiziet. Šaujam. Bija viena lieta, kas man pēdējā laikā ir, man jūtās žēl par vieniem no darbiniekiem, kas ir, un es runāju par cilvēkiem, kas strādā pārtikas veikalos, iksevišķi pārtikas veikalos, ir visos veikalos, bet pārtikas veikalos, jo es iedomājos, ja es būtu strādājis, 4 gadus pārtikas veikalos, kas ir, ja tā ar man kādreiz notiek nošaujiet man, bet tas ir besides point. Tā kā, ja esmu cilvēks, kam tā kā karjera nav tik svarīga dzīvē, un es strādāju vienkārši pārtikas veikalā, un man ir vienkārši es izklaidējos brīvdienās. Un es strādāju pirms 4 gadus strādāju, un tagad pirms 2 gadiem vienkārši sākās tik grūts periods, un es par šo padomāju, un es iedomājos, cik īstenībā sarežģīts darbs. Tā kā iedomājos, tev ir darbs, kuru tu dari, un tev liekas, es tagad 2 gadus jau daru darbu, diezgan tā kā es daru šito, un pēkšņi dēļ globāliem notikumiem pasaulē tavs darbs paliek uz kodiem, 50% grūtāks, gan komunikācijas līmenī, gan lietās, kas tev jādara daudz vairāk līmenī. Un tā ir Visiem interesanta klientu servisa cilvēkiem. Bet ik sevišķi pārtikas veikaliem, jo es, piemēram, pirmkārt, ir 2 globāli eventi notikuši, kas ir pandēmija un karš, un tajos laikos vienmēr ir tāda nestabilitāte, un pirmkārt nezinu, vai tev būs darbs vēl pēc nedēļas, vai nebūs, jo vienmēr ir tāds, ka, varbūt viņiem nav tik daudz naudu, viņiem būs jāatlaiž man, right? Tā ir realitāte. Tad atnāk COVID-19, visiem ir jāstaigā maskās, tev ir jāstrādā maskā visu dienu, kas ir tā kā, saki, ko tu gribi vai ne, ja tev ir visu dienu jāsēž pareizi uzliktā maskā, tajā, kā viņi sauc, 95 kaut kādā, tā N95 vai kā viņi to sauc, to masku krūto. Kurā, ja tu sēdi viņā tiešām paliek grūti sēdēt, ja tev jāsēž visu dienu, sevišķi karstumā. Un tad vēl uz COVID-19 atnāk visam, ka tev jāpārbauda, visiem ir vakcinācija, tev kādi groziņi ir, visiem jābūt groziņam, tev ir jāsaka visiem, tu stāvi pie ieejas un tev tu nevar ielaist iekšā, ja viņš nav vakcinēts, un tev ir jāklausās kāds fuiks, tad COVID nemaz nav, un tur ir kaut kliedz krieviski. Un tas ir vienkārši tavās darba pienākumos, tagad vienkārši out of nowhere, un nav tā, ka tu saņem papildus naudu par to, tev tas vienkārši ir jādara. Un tad atnāk karš, ir inflācija, viss ir 2 reizes dārgāks, un visi nāk uz veikalu, jo tādi jau nedaudz dusmīgi, jo tev vienkārši jāmaksā par visu dārgāk, un tā kā visi jau tā ir nedraudzīgāki vēl. Un tagad vēl ir kaut kādas pudeles, ka tev ir tā kā, piemēram, es biju veikalā dažas dienas apakaļ, es parasti eju lielies Rimī uz pašapkalpošanu, tas vienkārši liekas ātrākais, loģiskākais veids. Un tā kā bija tā pudeļu sistēma jaunā, kurā tā kā, piemēram, tu katra pudele ir tur var nodot pēc tam, kas ir diezgan uz papīra loģiska sistēma, un tas ir visās attīstītākajās valstīs. Bet, tā kā, piemēram, es paņēmu 6-paku ar ūdeni, es viņu iebīpoju, man parādās izsauciet, gaidiet konsultantu. Viņai jāatnāk, un katram cilvēkam ir jāizskaidro, ka tev ir jāpaņem 1 pudele un 6 reizes, kā jāsareizina ar 6, nevar vairs kā visu paku bīpot. Un tas ir vienkārši tos darbu pienākumos, un nav tā, ka tie ir augstāk atmaksātie darbinieki, kas ever ir jebkur bijuši. Un tas vienkārši tā hitoja, vienkārši viņiem ir bijis tough laiks, vienkārši viņiem bijis grūti dzīve right now, like. Thank God, ka viņi kaut kādas limitācijas noņēma, vai ne kaut kādas restrictions, like. Un tagad ir diezgan ok, tagad C19 ir pretī neeksistējošs. Like, beidzot, jau pietiek ar to, ka karš notiek, tas jau ir sūdīgi. Pacelt daliņu. Jā, mēs izdzīvojām Covid, I guess. Vienu pandēmiju. Kristaps 1, pandēmija 0. Ja mēs to kāds puikas pasaka to, jūs izdzīvot pirmo pandēmiju, malač. Tāds pagaid, ko tik? Pirmo? Tā vienkārši fucking Ebola 2.
Covid-20. Bet jā, bet tā kā es tagad esmu super. Es mēģinu vienmēr būt pret pārdevējiem tādu lietu super pozitīvs un vismaz pasmaidīt viņu virzienā, jo es spēju iedomāties, cik varētu būt fucking nogalinošs tā kā mentāli darbs. Tur visdien jāsēž maskā. Es respektēšu savu sensītu. Man sensīts ir mad, veci. Mad, extroverts kinda. Tev ir stāstījis? Nē, vienkārši katru reizi kaut kāds, ja mēs aiziem pie uz veikalē, viņš tur aiziet tāds, sveiki! Tas tie viss vibes. Nežieši tur sāk runāt tāds, jums tur šitie vīni ir, jums ir kaut kāds tur no Vācijas, viņi tādi, jā, mums tur aizmugurē, tur storage'ā kaut kur viņš tāds, forši parādīs. Cik man tāds stils, es vienmēr to admairoju, jo tas man liekas tā kā, man pašam ļoti patīk runāt ar cilvēkiem, bet es dažreiz varu arī, man nevienmēr sanāk. Un gadās, es mācos, vai ne? Es mācos. Es neesmu eksperts, ok? Yeah. Bet viņš, zini kā, vienkārši tas ir, kaut kāds cits vienkārši vibes no cilvēka, kur viņš jau pieredz ar visiem, vienkārši maukt. Yeah. Crazy. Ok. Šādāds viņam, tāpēc, ka tas vienkārši tu darījusies. Artur tētim. Ok, mums vēl projām ir pāris minūtes. Vai mēs taisam īstu šovu, vai mēs atrodam vēl vienu tēmu, par ko runāt. Pēc šī monologa. Bet ir vēl viena tēma, par ko runāt? Tev jāizprot klusums, un tu atradīšu. Davai, yo, it's me, talku vielas, salāti, flavors, eškerīt, ice cold, šīš! Ok, es izdomāju, kroču. Vēl viena ideja, šitais šaus ir tik šit, jo es vienkārši troloju savas idejas, tad dispoju vienkārši, bet, kroču, lai segvejot uz to, ko teicu, piemēram, kā tavs tētis, tā kā ir... Par talku vielām? Nē. Safe. Okay. Viņš daudz komunicē ar cilvēkiem, bet tā ir vairāk tāda, es negribu teikt vecmodīga, bet savā ziņā vecmodīga un tāda iegājusies lieta, kad cilvēkiem vēl nebija internets, un viņiem bija tas bija tā izklaide, ka tu vienkārši aizēji ar kādu parunājies, ja? Un tev nav tāda bezmaksas izklaide, ko tu izvelc jebkurā brīdī un skaties viņā iekšā, un kurus es šito eju, visu ir tas, ka mūsdienās cilvēki ir... Ik sevišķi jaunus cilvēkus, tu redzējis, ka viņi izveidos tādu kaut vispār nejaušu dialogu par kaut ko veikalā kaut vai jo viss ir tāds kompresēts, pēc iespējas ātrāk, un es nesaku, ka tas ir labi vai slikti, es vienkārši tā saku tā atšķirība, un manuprāt, galvenais iemesls, kāpēc tas ir, un es atkārtoju vēl projām, ir sociālā mēdija, jo viena lieta, ko es savā ziņā beidzot varētu ielikt to kādā teikumā būtu, sociālā mēdīja ir narkotikas savā šeit ir fucking grūti izskaidrot right now, bet sociālā mēdīja ir kā narkotikas, un iedomājies, ja tu esi atkarīgs no narkotikām, kas mēs savā ziņā visi esam, jo, piemēram, tu nezinu, tev paliek garlaicīgi, tu izvelc Instagram paskrolo, un tev ir tā informācijas narkotika, tā es to gribu, tā būtu labāk to pateikt. Un tagad, ja tev kāds ja tu esi atkarīgs no narkotikām, kas ir super stimuls tavām smadzenēm, tu esi, tu esi high, un tev ir visu kāda efekta, tev ir riktīgi interesanti, un tev ir tas, kas tev tagad liekas pēc narkotikām, citas lietas liekas daudz garlaicīgākas, right? Piemēram, nezinu, ja tev tagad piedāvā picu, bet, man ir kokaīns, right? Kā man vajag tavu picu, savā ziņā, un tas ir tas pats, kas notiek ar sarunām un sociālo mēdīju. Pēc kā man ir jāriskē ar kaut kādu akvordu sarunu ar kādu vienkārši vai noskaidrot basically neko, ja es varu tagad ieiet sociālā medijā vai internetā un iegūlēt to tajā pašā laikā, un tas pazaudē to visu komunikāciju. Tāpēc, un es nezinu, un ten ir tas, kur esam dalīts, jo savā ziņā tas ir labi un savā ziņā tas ir slikti. Tā ir vienkārši tāda kā ideja, tas, kad sociālā medija un internets kopumā ir informācijas narkotika. Alkoholiķi ir visīstākie, punki mūsdienās. Ja tu nevar esi autoostā vai ne, tev vienmēr vienkārši viens puikas ritīgi iedzērs pienāk, sāks vienkārši runāt par vimbām. Katru reizi. Bet zini, kas ir, es arī runāju ar vimbām. Man tāds, tāpat sēdēšu. Zini, arī, ja tu esi pilnīgi godīgs ar sevi, tad man arī būs, es sēdēšu autiņā un mēģināšu klausīties mūziku.
un skatīties uz grīdu, bet es pat neklausīšos mūziku tā, ka es actually viņu super enjoyošu, vai ne? Man nav tāds, like, es izbaudu mūziku. Nē, es vienkārši sēžu un ieslēdzu kaut ko un izliekos, tā kā es kaut ko darīju telefonā vai nerunātu cilvēkiem. Pēc tā padomāju tāds, okay, this is kind of fucking pathetic, though. You know? Kind of sūdīgi. So even then, fuck it. Zini, ko vajadzēja izveidot? Challenge, okay? Kaut kāds, like, katru reizi, kad tie ir veikalā, tev vajadzēs ar vienu cilvēku iesākt conversation. Tas būtu cool. Tā kā un tev vajag Tas būtu insane. Vai tev vajag noskaidrot no cilvēka kaut kādu lietu, right? Jo tas tev iedod tādu kā misiju, tā kā izveidot sarunu jau ir easy, kāds laiks ārā, bla, bla, bla. Nu, kā, ja nav noteikumi, tā sarunai, bet, kā, piemēram, ja tev ir jānoskaidro, nezinu, Noskaidro, kur ir saldējums. Nē, tas ir arī pārāk vienkārši, bet, piemēram, nezinu, noskaidro, tu ieraugi viņam tetovējumu, noskaidro, ko nozīmē viņa tetovējums, right? Tā kā, jo tev ir kaut kā nedaudz jāiesildās līdz ar sarunai, tu nevari vienkārši pieeja, ko nozīmē tavs tetovējums. Tas būtu diezgan sarežģīti, Tas būtu tik grūti. Bet, Okay, game plans. Es approachēšu, es paskatīšos, es tādu pateikšu, tu izsies pēc gudra vecīša. Skrapnēt. Domāju, ko tu pateiksi? Kas ir tavs, like, pick-up lines? Liekam ir noskaidrot viņu tetovējumu. Tev vajag pieiet ar citu tēmu, vispār tev vajag uzjautāt ko citu, tā kā lietu, tā kā tu pieeji, piemēram, viņš stāv tur, nezinu, pie majonēzes, un tev tu arī provinces majonēzes ņem. Viņam tāds, solid. Kas tev mīļākā majonēze? Un tad, tetovējumi būtu easy. Kroča, tu pieeji, tu redzi, ka viņam tetovējums. Tu pieeji un tā kā viņam saka, tipā, es tā kā vispār arī domāju par tetovējumiem, es redzēju tavu foršu tetovējums, es gribēju noskaidrot, kur tu viņu, tipā, zīmēji. Un tad viņš sāk izstāst, kur viņš zīmēja, ja viņš ir, sakarīgs cilvēks. Viņš izstāst, kur viņš viņu ietetovēja sev. Un tad tu viņam pajautā, tur viņam kaut kāda nozīme, kaut kas ne, un viņš noteikti atbildēs. Tetovējums būtu viegls. Tetovējums būtu viegls. Bet mums ir jāizveido kaut kāda aplikācija, right, kas tev iedod vienkārši misijas, un tā kā tu izpildo misiju, tev iedod kaut kādu fucking punktus. Tev vienkārši ir levels, like, tev basically, like, šitas ir kaut kāds the social game, vai ne? Jā, kaut kāds the social game, that's a social game. Tu krāji impulsu punktus, bro. Un like, tur, kā visi ranking level ir, like, es esmu level 10 social kings vienkārši, vai ne? Es esmu sociāls karalis. Tev ir level 100 impulsivitāte. Un iedomājies tajā appā, ko tas bija GPS ir, ka tu vari redzēt citus frīkus kā tu, vai ne? Tas būtu sick. Jūs satiekaties, un jūs kaut kāds, like, rap battles. Čista, koops, veci. Zini, kā koop gameplays, tu divi spēlētāji. Kooperatīvā misija, bro. Jūs like, aiziet. Oh my god, mēs, like, koop misija, difficulty expert, okay? Jums, like, aiziet veikalā un satikot fujaku, or whatever fujacen, un jums, like, nokļūt, jūs, like, basically piebuhāties vecrīgas vakarā. So jums, like, sameklēt cilvēku, un viņu dabūt kā savu trešo koop partneri, vai piebuhātos Rīgā. Tas ir impossible, mission impossible, bet... Tas ir possible, vienkārši tas ir grūti. Tas ir grūti. Precīzi, reāli, tā ir aplikācija, tā ir ideja. Šitas ir, like, next level vienkārši kaut kāds, like, šitas ir tā kā, tās visas filmas, kur ir, like, viņi taisa vairāk nevis tā kā aplikācija, bet viņam aplikācija ir, kur tev dangerous shit jādara, like, uzkāp uz Eiffel Tower un nokāp no tur līnijas, vai tur, tad beigās tur ir kaut kāds, like, nezinu, bagāts cilvēks skatās uz cilvēkiem, viņš sevi nogalina. Man ir kaut kāds tāds, vai ne? Ir tāds films, es zinu, es saprotu. Tikai šitas mums ir the social versija tam, bet viņi savā ziņā kaut kādā veidā ir līdzīgi, jābi ir tāda dystopija. Pēc kāda laika mēs tāda, ejiet taisīt revolūciju. Tas ir movie skripts, bro. Tas ir movie skripts, bro. Tā kā tu izveido aplikāciju, bet tā aplikācija paliek nedaudz ļauna, tā kā. Vai kaut kāds AI izveido tos challenge, un pēkšņi paliek ļauns for no reason. Tas ir vienkārši
miljonus cilvēki dara ideju. kaut ko dīvainu, like cilvēki sāk izpirkt kaut kādas dīvainas lietas un sāk basically arī tur taisīt. Ietekmē kaut kāda ekonomija ar some shit. Tur ir kaut kas, tur ir kaut kas. Tur ir kaut Tāda kas. aplikācija, to be fair, izklausās like crazy fun, kas tas ir tā kā like auto-generated challenge. Yeah. Un viņš arī Fuck, tā kā, ja es viņš ietu- kopumā promoto, tā kā, ja viņš promoto tā kā, nu, tā kā sociālo interakcijas apgūšanu, right? Tā kā, kas nav īsti slikta lieta. Jā. Tā kā, tur ir kaut kas, tā ir interesanta ideja. Bet tagad mēs esam pāri laikam, Artur, mēs esam nonākuši pāri laikam. Ai, mēs esam. Mēs nekad nevaram hitot to precīzi stundu. Mēs vispār, man liekas, sākot pirmajās epizodās podkāstā domājam 45 minūtes, tagad mēs vienmēr esam pāri stundai kaut kādā veidā. Jā, man patīk. Un pats labākais ir tas, ka mēs katru reizi ienākam tāds, ok, tu ir par ko runāt, un tad tāds, jā, man ir saraksts mandāts, man nav par ko runāt, laišam. Un katru reizi ir par ko runāt, no. Yeah. It's safe. Ok, Šis bija pa latvisko. ok, Arturs šodien taisīja outro. Podcasts. Arturs taisīja Jā. outro. Šis bija pa latvisko podcasts, atceriet, 3-1, ok. Šis bija pa latvisko podcasts. Atcerieties, atstāt mums kaut kādus komentārus, laikus, iespējams, likt mums uzzināt par to, kas jums patika, tas, kas jums nepatika, vai jūs uzskatāt, ka tāda aplikācija ir laba ideja. Ja viņi ir laba ideja, tad mēs iespējams viņu uztaisīsim. Lieciet mums zināt to, savādāk mēs nekādīgi nevarēsim zināt un patiesīt viņu par realitāti. Esmu priecīgs jūs redzēt. Esmu Arturs, man co-hosts Kristaps. Vai es esmu co-hosts? Mēs esam co-hosti. Mēs esam co-hosti. Jā. Shoutouts, redzēsim jūs Redzēšanās. nākošajās epizodēs.